Meitenes, man jums jautājums, ko jūs esat, varbūt iemācījušās vai ieguvušas vienkāršas lietas piedaloties projektā? Atbild brīvā formā. Es, piemēram, esmu iepazinusies ar Intu. Nu labi, Velga tā, bet arī tā mēs reti satikāmies. Jā, tiešām, bet es, piemēram, tāda kopā sanākšana ļoti jauka. No visiem tiem darba steigas un darba ritma. Es esmu iemācījusies ar datorus. Ieslēgt un izslēgt. Ieslēgt un izslēgt. Un jāmācās, jo īpaši uz tādiem pasākumiem obligāti jāiet ir. Tas ir bez vārda runas nemaz ja domāt nevajag, obligāti jāiet. Jo tas ir ļoti interesanti un ļoti saprotami un sakarīgi un draudzīgi. Nekas sarežģīts. Jā, vienkārši galvenais nebaidīties un izkustēties arī mūsu vecumā, tos 55 vai 50 vai 60 gados. Vienkārši kolosāla nodarbošanās. Paldies meitenēm, ka izvilka no mājas mani ārā. 50 gadus jāsaka, vairāk esmu sēdējusi mājā. Dievs strādā caur cilvēkiem. Tādam vajadzēja noteikti notikt tikai tagad, kad vairāk prātam, kad es varu izvērtēt savu, novērtēt, izvērtēt visu, ko man dod. Projekts man ļoti patīk. Esmu ļoti priecīga par iespēju darboties šajā projektā, satikties ar cilvēkiem. Gūt jaunu pieredzi, apgūt jaunas prasmes, nostiprināt esošās prasmes. Tās pašas datorzinības drusku, kaut pamati, noteikti, reizi. Nu jā. Jā. Nebaidīties sevi parādīt, ko proti un ko vari. Vai tā vienmēr iznāk, vienmēr bremze nostrādā mūsu vecumā pareizi? Jā. Nu, šis projekts īstenībā ir tā kā tādā atslēdziņa uz pasauli. Jo projekta ietvaros ir atvērušās tādas nebijušas iespējas. Un mēs esam sadraudzējušās visas kopā, un mums vienai ar otru ir ļoti labi, un es esmu sajutusi tādu ļoti tādu sirsnīgu uzmanību un palīdzēšanu. Tiešām, tas darbojas. Ticat vai nē, es to jūtu.